ir nopirkt šitam te. Es tā kā pirku, es tikai nemācēju pareizi saprast varbūt. Baigi rēti Rīgā. Var lūdzu pasīties. Viss kārtībā, paldies jums. Tam nākošajam, kurš domā, ka visi čosti tupeli virsū. Tā kā laižam. Nē, ir laikam. Copēt. Laižam copēt par Rīgu. Par ūdens lapām. Un viņi bez saču. Tur arī jāmet apmēram. Tik tālu arī jāmet ir. Sens? Baigi nav redz. Delfinē, jā. Pilnīgi mierīgs ūdens, nav neviļņa nekā. Un lēkā laiva, kaut kas nav ritīgi. Veči, ja jūs redzat, jums vajag sērremontēt laivu. Mani viss aprauc. Es neesmu ko gatavojies. Griezlīt, nu, paskatāmies, kā to atvada tais, jo tā kā es parasti sopēju atvadā, nu tā, ka bišķi uzmet ar kādiem 10 gramiem. Man nekad nav pinies, bet tad es šeit uzsēju sacenēs. Tā kā es sienu, tajā tālajā distancē man bija 3 metieni, 3 reizes sapinās. Acis jau nerāda. Jā. Cik tev resna aukla? 0,6? 0,6, man liekas. Kaut ko viņš tur pasies tīstokļo. Nu, ko viņš tur tīstokļo? Rekord parastais. Nu? Nu, tā kā viss. Renāri izslēdz modinātāju. Man jau vispār visi apsmēja. Es jau tā kā vecais fīderētājs bija visādiem čemodāniem atnācis. Tā tev ir. Jāuzsina, reku šitās gumijas ir tās, re? Pasies, man pat ir tās ejošās. Viena vesela. Āķis tik nav ritīgs. Vispār es daudz iemācījos tajā viena reizi piedaloties. Viss sīkiem man pamācīja, kā te vajag. Es tā bišķiņi man mainījās domas par to visu. Nu, pagaidi. Boj, Dievs, kādas traumas. Es tev saku. Ir kaut? Es jau tā lēnām pienācu. Bet pateicu gan nesārā. O, reku ir zivs pasties, re? O, džigā! Protams, neaizmirst viss. Viss līdzi. Reku gačam arī zivs ir. Ai. Nu, rekāds, baigi cīnās. Uz zītrīgs, ja? Pirmo reizi lietoju zītrīgs, ja kādam interesē. Pirmā. Nu, būs laikam lielāks, ne? Nu, 100% ka lielāks. Nē, tāds pats. Nē, lielāks. Vai tāds pats? Dusmīgs, lielāks. Vai tāds pats? 35, ne? Nav mērlenta. Strīter, kur jūsu mērlenta? Man liekas, ka man nav līdzi šodien. Mašīnā noteikti ir. Uš. Ja dusmojies, peldēs atpakaļ tilīgi. Nu, savā kaulā ietriecis. Nu, paskaties, smuks. Rudens Rīgas zendartiņš. Tā, kur man klikers? Divās. Labi ietesa. Dusmīgs bija. Rīdzinieks. Jā. No Pārdaugavas var just, jā. Oh, yeah! Nē, garām, jā. Kā jau offsetam pienākās garām. Katra 10. tikai ir galā. Bet smuki iecapēja. Saņurcija! Salocīja gumiju. Nu, re, kur ir zobi kaut kāda, redzi, jaunā gumija.
Mēģinām vēlreiz. Nē, tā ir daļņa. Tālu. Jā, nu es sāku tā kā straumē iekārt bišķi, bet viņi jau ņēma te, kur tajā sacinēs, te neņēma pie tās nāk tuvāk. uz malas virsū, vai ne? Jā. Vai pilkš, viņš tā ķūkš, reizā. Labi, jā, pagaidām tas. Tas, ka tirgu visiem ir Baltijas lases, mūsu upju lases, un audzētavām pietrūks, tas ir apkaunojums visai valstī. Bet vismaz viņi sāk saprast, cena ir lētāka par zandartiem. Ka viņš nav kvalitīvs, to sāk saprast. Cāšuks, smukuls. Būs ties kāds osurs. Reku zandarts, redz, pieņemsim. Zandartels 22,90. Filēņi. Jā, zandarts. Lases bija 14,90. Gan ārsta lases ir divreiz maz kvalitīvāks nekā zandarts. To, ko jūrā noķer, tas ir ok. Āršuks ir ļoti smuks. Vēdzeļniekiem pilns ar audām, te ir visiem butiniekiem. Reku samiņš, kas palicis vēl pāri. Bet es ieteiktu vispār, ja gribās lasi, tad izvēlēties kaut kādu kingu saldētu vai čaviču vai kaut ko no Norvēģi, jo latviešiem, ja ir sarkana gaļa, ok, ja ir bāla, tas nav kvalitāte, 0. Bomža ēdienas. Ņemt virtuļus? Ko? Izvirtuļus. Ēdīsim virtuļus. Šitie ar to sarkano zapti. Kāds belašs negribēs? Kur ir? Te, kur ir? Es gribu belašu. Pizza. Kur te ir tas belasis? Mums ir rimbuļi ar caurumiem, tā kā gruntaņu svin. Pat garšīgs. Ne? Labais. Mēs maucam iekšā, mēs Latvijas labumus baudam. Mēs rādam, kā var atpūsties makšķernieks Rīgā. Gačā, Turisma informācijas centrā. Ir pieejama informācija par to, kur Rīgā makšķerēt? Rīgā? Es nezinu, es neesmu bijis Rīgā Turisma informācijas centrā. Es domāju, man būtu interesanti zināt, vai turists iebraucējs, nezinu, Dānis, Polis, nezinu. Es domāju, mums tas jāuzzina. Vai ne? Davai. Vai Anglis atbraukušais uz Rīgu iet meklēt tikai pubu vai arī uzmakšķerēt? Bet Gačs, kā domā, vai viņiem šeit vispār Rīga būtu kā interesants makšķerēšanas galamērķis turistam? Rīga ir interesants. Es domāju, ka Rīga ir interesants. Es vakar uzzvanīju Rīgas Turisma informācijas centram, apjautājos vispār, vai no turistiem kaut ir interese par makšķerēšanu. Viņi apstiprināja, ka ir, bet zinu, ka ir problēma. Viņi nezinu, ko ieteikt. Iesim palīgā. Iesim palīgā, uzzīmēsim. Parādīt pirkstu kartē, kur var noķert zivi. Cik tā liela interese ir bijusi no tiem makšķerniekiem turistiem? Turistiem, kas ir ļoti minimāli. Minimāli, jā. Ļoti minimāli. Tāpēc, ka nav nevienas izkārtas par fishing. Jā, te būtu. Tas tā īsti nestrādā, jo, piemēram, kur var domāt makšķers Rīgā tuvumā? Šobrīd ir tā, mēs par to visu varam runāt, ka tas šobrīd notiek, mēs šobrīd organizējam. Gan visi kopistiski varam sarganizēt, jo šobrīd ir tie gidi, viņiem visiem ir pašiem makšķers. Tad būtībā, ja tu nobuko gidu, tad tu pie viņa pa to līniju, kur tu gribēsi iet, viņš visu nodrošina. Ir drēbes, ir laivu, ir maneks, ir makšķers, ir laiku atvest no viesnīcas aizvestiem. Šobrīd tas tā ir. Tas ir pilnīgi svaigi, tā vienkārši tā notiek. Jā. Šobrīd tieši notiek un... Mēs tikai priecātos, ja mums būtu šāda Tā kā, gidi, ja jums interesē, droši nākat paši, 2 minūtes kontaktus. Bet par iespējām šeit Rīgā viss zivis šeit ir visur ķerams arī no krasta, praktiski visur. Līdz ar to tam turistam nevajag nekāds vaigās, viņš var aizbraukt ar savu turismu inventāru, somā ieliekam čemodānu, viņš var te makšķerēt vienkārši. Viņa par to jāzina. Tas reāli, teiksim tā, man liekas, ir bijuši pārsvarā interesanti tie, kas brauc ar kemperiem. Tātad ar karavānām, tiem ir attiecīgi, protams, ja viņi ir fani, tad, jā, tieši tā. Ir jāsaprot, uz Rīgu pārsvarā brauc kā uz kultūras, un tāda varbūt pat klasiskās mūzikas pilsēta. Tāda, teiksim tā, mums tas viens no izplatītākajiem ir tāds kultūras turists, kas līdz mums ir nokļuvis. Jā, vienkārši tāds pilsētu, nedēļas nogales braucienī, tā ir tā mūsu... Jāpiekrīt, kultūra Rupmalā pietrūkst bišķi. Jā, tas gan, jā.
Nu, tas, jā. Bet, nē, es domāju, ka jebkurā gadījumā visas aktivitātes, kas jums ir plānā, mēs noteikti esam gatavi būt par informatīvajiem partneriem. Es teikšu, ka Zāņdziks. Nē. Redzēju, viņš manā točkā iemet uzreiz iepurināja. Nečīkst. Nu, Rīgas briesmonītis. Atvadā ir spēks. Ko ir darīšana, re, vīriem? Skaties, ko tu mani filmē. Filmē vīrus, redzi? Vīrs tu troks ārā teļļaku visdrīzāk. Nu, pasties. Bojā? Pludiņš iegāja bojā. Te ir kaut kāda darīšana baigā. Uz dzīvotni notiek. Viens tur kur raustas ir kuhu, redzi? Nu, vēl lielāks jūsējs. Nē, tas pats vien ir. Nu, paldies. Nu, tā jau vajag vēl kādu noķert, tad jau būs vakariņā. Jā, labs tas arī. Nu, ķeram vēl. Te arī ir. Kad ir tas, kad labi šeit ķerās? Ko? Jūs te tā arī ar to ziemenīti staigājat parasti? Jūs ar to ziemas makšķerīti staigājat parasti? Ar čorķiku tādu, bet viņš aizķērās, es norādu. Jāiet mājā. Bet citreiz var labi salasīt, ja? Nu, šitie ir. Nu, Es tik uz asariem staigāju. Jā, pamēģini vēl kāds. Normāli. Žans. Jā. Nu, nāc augļi, neredz augļi. Sūdīgi ar redzi. Ups, ai! Tā bija topē. Gačet tā, es diezgan apružājies ap street fishing vispār komūnu, gan organizējot sacensības, gan piedaloties. Un arī ne tikai Latvijas līmenī, bet Eiropas līmenī sacensības rīkojas. Jā. Kā domā, cik lielas iespējas Latvijā uzrīkot pasaules čempionātu street? Nu, es domāju, ka ir izdarāms. Ņemot vērā, kā iet citos pasaules čempionātos, nu, kaut vai tagad Amerika, vai pirms tam Itālija, vai pirms tam vēlreiz Itālija. Tad, nu, ja mēs paņemam, kā mums te Rīgā ķerās un tā, tad es domāju, ka mums ir ļoti labs resurss. Nu, varbūt nav tas, zini, tāds, mums ir tā kā tagad Amerikā būtu, kad ir milzīga upe un ir kaut kādas tās, nezinu, tādas mazās, nav tādas Holandas vai Beļģijas, tās mazie kanāli, upītes, šaurumiņš tāds, bet no tā viedokļa, ka noķert zivi un viss pārējais, es domāju, mums te viss ir ļoti pat labi. Un kas pēc trūkst? Es domāju, trūkst naudas. Naudas un entuziasmu kaut kādu, kurš ir gatavs kaut ko uzņemties, organizēt. Nu, pieņemsim, izslēgsim to naudas lietu. Ja būtu entuziasms, domāju, atrast arī līdzekļus piesaistīt. Gribēšana. Kā domā? Nu, varbūt, jā. Tu domā, vai kāds uzņemtos? Es domāju, ja būtu, kas uzņemās, tad atrast arī līdzekļus, ne? Nu, tas viss ir gribēšana pašiem. Ja pašiem gribās, tad jau viss var. Bet tā tas arī strādā visā pasaulē, Jā, tā arī ir. Viss ir paša griba. Ja mums jau te viss ir, nu, teiksim, Rīgā viss ir, tev viesnīcas, viss ir te patās, viss ir transporti, viss iespējas. Cik vispār nācīs šobrīd ir? Tā regulāri. Regulāri? Nu, 10, 12. Bet tā tendence pieauga, vai nē? Nu, tagad Amerikā bija
kas tur bija kaut kādi šitie. Es noskatījos, Filipīnas bija. Filipīnas bija pie... Eksotiski. Bet es pieļauju, ka tie vietējie kaut kādi, ne? Nu, tuvāk, jā, kaut kur. Vienkārši, kas ar pilsonību bija. Varbūt, jā, ar viņu dabūja, nedabūja. Te jau, kas bija kaut kāds laivu čemps, ka bija Rīgā, nu, visiem jau baigi patīk. Nu, tie ūdeņi lieli. Tur, kur tie paši angļi bija, nu, kas arī tur tas Anglijas kapteinis, viņš jau arī pie tajā pašā strītā ir klāt. Stefans tur. Stefans Kollets, viņš tur pat ir, viņš teica ļoti, ļoti interesanti, nu, kad ir, nu, tā ir augšā, bet, nu, tas jau, zin kā, viens ir teikt, otrs ir darīt. Nākošais, kas notiks? Trešais ir šarīt. Nākošais gadu notiek Holandē. Otro reizi Holande būs. Holande Harlems. Un 27. gadā zināms, vai nā? 27. vēl nav, nebija izlikts, man liekas, nē. Tur, kur ir uzdevums? Kur ir uzdevums, jā. Jūra nefilmē. Nu, nopietni. Renāt, ķerās kaut kas to? Stulbums. Kas tu ir? Stulbums ķerās. Izlumu noķēra. Pasties, kā parasti zem ūdens liekas āķis visur aizcerās. Šitā pats svins vienkārši starp akmeņiem ieiet un viss. Nu jā. Un jārauj nost. Atkrāmēsim, Volfram, dārgais. Atkrāmēsim akmeņus to jās. Negribos jau noraut. Tu tāds Kārlis spēcīgāks atnāks, pacels akmeni. Kurējo? Šito. Varās? Jā. Nedabūs tur. Mīnus Volframiņš. Asars. Smuks asars. Pasties, tas ir riktīgi labs. Tūlīt peldēs. Ir? Ķīpsalas monstrs. Un Daugavas pusē, nevis Mola galā. Unikāli, ne? Šitā tēma. Nu, kur es redzu šito, un to es neredzu. Kabatā vienmēr jānesā kastans ir. Zini, kāpēc? Gaļš zini, kāpēc? Nā? Nesāp muguru. Un palīdz? Protams. Ir tev pāris? Viss ir galvā. Priekš manis. Šeit. Man pie mājas ir. Sielikšu gaļš. Jā. Lūdzu. Uzreiz. Nu, bišķi panēsātais ņemšu apakaļ. Tagad pie tā griezulīša piesies nelielu gabalu bišķi resnā. Cik grib to tur, jā? Jā, cik augstu tu gribi, lai tas viss tā montāža stāv no zemes. Apakšējā daļā mēs iesienam iekšā vienkārši resnāku auklu ar kaut kādu standartu, vienkārši mezglu, bez tur kaut kādu, nekādu brīnumu nav jāuztaisa. Vienkārši piesien un lejas daļā mēs jau sienam svinu, vai tas ir dropshot svins, vai nu, kāds, kuram patīk, kāds, kurus lieto. Kārlis iesies bumbīt, jā, ļoti labi. Tas jau nedara īsti. Redzēja, nedara, Valčs teica, uzreiz viņš aizlido. Es paņemu citu. Cits derēs? Jā. Ja būtu ritīga bomba, tad jau ziltīka ņems viņam. Un tagad pie tā paša griezulīša, virs šitā Apakšā? mezgliņa, jā, tur blakus sānos iesienam iekšā plānāku florkarboniņu. No 0,2? Nu, 0,2, nu, kāds, kurš ko lieto. Nu, es lietoju Vēl plānāk. vēl plānāku, bet tas nav būtiski, es domāju. Tas, nu, Nu, varbūt jau ir, asarim lieliem jau ir par. nu lielajām, jā. Mums jau šodien tie līdz 30 tikai ķerās. Cik paudiņi gan? Nu, kaut gan 1,20 m, nu, līdz 1,50 m. Es baigi garāks nesienu. Offsetnieka āķīts kaut kāds 6, 8, nu, cik liela gumija liks, nu?
Nu, tā kā 2-3 caulu gumiņi, nu. Tur jau gumiņas jau, tad jau pašam, kas no kurām patīkās. Šis jau vēl ideālāks svins ir. Jā? Jā. Ideāls. Bet man vat baigi interesē, vai ar to vienu griezlīti tiešām man nepīsies. Tas tā baigi vienkārši, baigi daudz ko atrisina. Ļoti labi. Jo tāds parastais griezlītis vienmēr, 3 griezlīši tāda nav. Šis mazais āķītis, jāsmeklē kāda gumija. Vai kur kaut kādas ir? Kāds signāls ir, ka sacensības beidzas rītā? Vienkārši visi zina pulksteni, laiks beidzās. Nešauj nekādas tur lielgabalu nešauj. Mums beidzās laiks. Mums beidzās laiks. Klikerī rāda mums 30 zīvis, apaļus 30. Zandar, cik varētu būt bija? 10 plus? Nu, apmēram, jā. Jā, pārējie bija asari. Rekordists asarim tūplējā. Tā kā visu cieņu, smuks asaris bija. Es domāju, ka laba diena bija, man patika. Nebija nevainas, smuks laiciņš, patīkams, bez vējiņa, bez lietiņš, kaut kāds mikro bija, bet tiešām forši. Bez cimdiem novembrī. Jā, vispār. 1. novembris. Ļoti labi. Street fishing diena. Street fishing diena. Atklājām, vienkārši 1. novembris ir street fishing. Diezgan popularizējām cilvēku staigām, bariņiem, viss. Fotografējās, jautājums uzdevām. Vispār superīgi. Un vislabāk ķērās tur, kur mēs bijām, visvairāk strīta tādā, tieši urbānajā, reku pašā centrā, pašā promenādītē, viss foršāk, viss te bija vislabāk. Jā. Bet te ir forši, te ir ērti, te var nākt un mierīgi, pastaigāt, pamakšķerēt ērti, kaut ko var noķert, viss super. Aizēja pārēdus centrāla tirgu. Jā. Aizēja iekot brokastiņu. Vienīgais mīnus šādās vietās ir publiskās toaletes. Nav nemaz. Ir problēma. Jo es varētu kaut ko tā kā pateikt, ja? Vai noraut zobu, bet man ir aizdoms, ka tas beigtos sūdīgi. Paldies. Paldies jums par šodienu. Vēl jānoķer viens. Vēl gribi noķert vienu? Nu tur pie stikla. Pie stikla? Spiež lejā. Nu, ko jums pateikt? Viss jau ir kā paši to uztver.